Šodien, kad mēs esam vasaras svētku svētdienā, tad mēs tā domājam, kā vienmēr svētkos, kādu īpašu svētku dienu. Bet šī svētku diena atšķirās nedaudz no citām svētku dienām, kuras baznīca svin. Jo tādēļ, kad Ziemassvētkos, Lieldienās, arī Klusajā nedēļā, mēs vienmēr pieminam notikumus, kuri Kristus zemes dzīves laiku, kādus pieturas punktus viņa dzīves gājumā. Bet vasaras svētkos mēs ieraugam kaut ko īpašu. Šeit nav tas, kas ir no Kristus dzīves, bet šeit ir, ja tā varētu sacīt, Dieva un cilvēku simbioze, ir tāds vārds, ja? Kopība, savienošanās, atrašanās vienotībā, kļūstot par vienu. Dievs iemājo cilvēkos. Dieva trīsvienības trešā persona iemājo cilvēkos. Viņa ir cilvēkos. Ne tā, ka viņš vienkārši pietuvojās, ne tā, ka viņš atnāk, bet tas, ka viņš ir iekšā, piepilda, apņem. Dievs un cilvēks kļūst par vienu. Kā Jēzus saka savā lūkšanā, es viņā un viņš manī. Tie ir vasaras svētki. Mēs lasām, kur Jēzus saka šo lūkšanu, lai visi ir viens. Itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, un arī viņi ir mūsos. Kā tas ir iespējams? Kā ir iespējams, ka Dievs, kurš ir ārpus laika un telpas, kurš ir radījis šo pasauli, ienāk iekšā cilvēkā savā radībā, tajā, ko viņš pats ir radījis? Vai tas ir iespējams? Vai ir iespējams māksliniekam ienākt savā mākslas darbā? Vai var komponists ienākt savā muzikālā skaņu uzrakstītajās notīs? Vai var gleznotājs ienākt savā gleznā? Dievs ienāk sevis radītajā pasaulē, tajā, ko viņš ir radījis, ienāk cilvēkā un saplūst kopā. Dievs cilvēkā. Un tie ir vasaras svētki, kas to atklāja un kas to apliecina. Šis vasaras svētku notikums. Bet redziet, Kristus iemājo tikai tajos, kuri viņam to atļauj. Un tā ir starpība starp Dieva garu un starp ļauno garu. Jo ļaunais gars grib nākt ar spēku un paņemt to, kas viņam nepiedara. Un mēs zinām arī cilvēciski ir daudz, kas mēģina paņemt to, kas viņam nepienākās, kas viņam nepiedara. Tas nav Dieva gars. Dieva gars nāk tikai tur, kur viņš tiek ieaicināts, tur, kur viņam atver durvis, tur, kur mēs sakam, nāc, kungs, Jēzu. Nāc, tu būsi, kungs. Es ļaušos, es atdošu sevi tev. Es esmu gatavs, es gribu saplūst ar tevi. Bet tad, ja es palieku pats, tad viņš nenāk ar spēku, viņš nenāk ar varu. Kristus iemājo tajos, kuri viņam atļauj. Vai tu tam tici? Un šis ir jautājums par mūsu ticību. Šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, es gribētu teikt, svarīgākā mūsu dzīvē – ticības. Jo bez ticības vispār jau nekas nenotiek šajā pasaulē. Vai tā ir ticība uz Dievu, vai tā ir ticība sev, vai tā ir ticība valdībām, varām, vēlēšanām, vēl kaut kam. Ticība. Bībele saka, bez ticības nevar patikt. Un, ziniet, bez ticības arī nevar pastāvēt. Ja man nav ticība, es nevaru pastāvēt Kristu. Ātrāk vai vēlāk es aiziešu no viņa projām. Ātrāk vai vēlāk es ļaušos citām ticībām. Ja man nav ticība Kristum. Bez ticības nav iespējams dzīvot. Un ticība tiek stiprināta kādā veidā? Mēs zinām, ko Bībele saka. Ticība nāk no sludināšanas, no atgādināšanas, no vārda, kas tiek sacīts, ko mēs citam sakam, ko mēs klausamies, kuram mēs ļaujam sevi ienākt un piepildīt mūs un palikt mūsos. Ticība tiek stiprināta atgādinot draudzē, tad, kad mēs nākam dievkalpojumos, mēs dzirdam Dievu vārdu, kas tiek sacīts. Ticība tiek stiprināta ģimenēs, kur ir kāds ticīgs, ja kristīgs cilvēks. Ticība tiek stiprināta tad, kad mēs saliekam rokas pirms ēšanas pateicībā, jo mēs zinām, ka kāds mums to visu ir devis, ka tas nav mūsu pašu nopelns, bet tas ir tā kunga žēlstības dāvana mums, ko viņš ir devis katru reizi.
Ticība tiek atgādināta kristīgās aktivitātēs, kad sanāk kristieši kopā, vai tas ir kāds izbraukums, kur kopā tiek vienalga sacīts un apliecināts, ka tas kungs ir dzīvs, ka tas kungs piepilda, ka tas kungs ir tas, kurš vada, kurš nosaka visu. Un ticība tiek stiprināta atgādinot arī ticīgo savstarpējā saskarsmē, kad mēs runājam cits ar citu, tie, kas ticam Dievam. Atgādinot. Ko tad mēs atgādinām? Mēs atgādinām Dievu vārdu. Tas kungs to ir teicis. Dievu vārdā tā ir rakstīts. Tas ir nācis no tā, ko mums sludināja. Tas ir tas atgādinājums. Tas, ko mēs esam dzirdējuši. To, ko mums ir stāstījuši un atgādinājuši tie, kas ir dzirdējuši no Kristus, no Jēzus viņa dzīves laikā, evaņģēlijos, kas ir rakstīts. Tas kungs to ir sacījis. Un redziet, Dievs jau, viņš pastāv ārpus laika, ārpus telpas, ārpus tās laika dimensijas, kurā mēs dzīvojam, kur mums ir vakar, Jānis vakar teica, šodien, vai viņš arī tā domā? Amerikas prezidents pagājušā nedēļā tā teica, viņš kaut ko citu saka. Dievs ir ārpus laika, viņam nevar pateikt, vakar viņš teica un šodien viņš nesaka. Jo Dievs nav laikā iekļauts. Tas, ko Dievs ir teicis, kas mums kā cilvēkiem šķiet pagātnē, tas notiek šodien. Dieva vārds ir nemainīgs, viņš nav laikā. Mēs nekad nevaram pateikt, ka Dieva vārds ir kaut kad vecs pagājis, jo Dievs nav tajā laikā. Laiks ir aizgājis priekš cilvēka, ne priekš Dievu. Dievam ir tagad. Dieva vārds ir nemainīgs, ārpus laika dimensijas. Viņš ir vakar, šodien un mūžīgi, saka Dieva vārds. Un nemainīgi ir viņa izteiktie vārdi. Un ziniet, tas ir mūsu ticīgo drošības, jeb dzīves pamats. Es gribu to noformulēt 4 vārdos. Tā saka tas kungs. Vai tas ir mans pamats? Vai tas ir tavs pamats? Tā saka tas kungs. Mēs varam teikt, tā viņš ir teicis, tā stāv rakstīts, tā ir vēl kaut kur. Bet mēs ņemam to, kas ir Dieva vārds, kas nemainās, kas neizzūd pagātnē, kas ar laiku nekļūst citādāks. Dievs saka, tā saka tas kungs. Interesanti, kad apstuļu darbos mēs lasām, kur Pēters saka, nav pestīšanas nevienā citā, jo neviens cits vārds zem debesis nav cilvēkiem dots, kurā lemta pestīšana. Neviens cits vārds, kā tikai Dieva vārds, tā saka tas kungs. Ar viņa vārdu, tā saka tas kungs, ir radīta debesis un radīta zeme. Ar viņa vārdu ir radīts viss redzamais un viss neredzamais. Un vēl vairāk, varas un valdības tiek ieceltas ar viņa vārdu. Un pat velns tiek uzvarēts ar viņa vārdu, jo mēs lasām evaņģēlijos, kur Jēzus, kad gāja tuksnesī, viņš vēlnam teica, stāv rakstīts. Dievs to ir teicis, tā saka tas kungs. Un tas ir nemainīgi. Tas ir pamats. Nav cita pamata. Tā saka tas kungs. Un šodien, kad mēs esam vasarsvētkos, kad mēs domājam par šo vasarsvētku notikumu, mēs lasām, kur Jēzus jau iepriekš mācekļiem sacīja. Viņš teica par svētā gara nonākšanu. Viņš teica, aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Dieva gars ir tas, kas mums primāri atgādina. Mēs citam atgādinām, bet vispirms mēs jau saņemam atgādinājumu no Dieva gara savā sirdī, kur Dieva gars, svētais gars mums atgādina to, ko Jēzus ir teicis. To, kas ir Dieva vārdā rakstīts, to, ko Dievs ir sacījis, to, kas ir tā saka tas kungs, viņš atgādinās. Un ko tad viņš atgādina mums? Man patīk šie vārdi, ko viņš atgādina. Jēzus teica, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Nav iemesla apšaubīt. Jēzus, tu esi pie manis ikdienas līdz pasaules galam. Jēzus ir pie tevis ikdienas līdz pasaules galam. Nemainīgi. Nekas neizmainīsies. Ko vēl viņš saka? Ko atgādina svētais gars caur svētiem rakstiem? Jēzus saka, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Dieva gars atgādina. Un viņš atgādina to, ko Jēzus
saka savā lūkšanā tēvam, kad viņš saka, viņu mācekļu, to, kas man ticēs, viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu svētīti. Tad mēs lasām, kur Jēzus saka, Jāņa evaņģēlijā var lasīt 14. nodaļas 26. 27. pantu, kur viņš saka mācekļiem, bet aizstāvs svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās visu, ko es esmu sacījis. Un tālāk Jēzus saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Tas ir tas, ko mums atgādina šodien un ikdienas katrā brīdī Dieva svētais gars. Tajā brīdī, kad mēs atveram sirdi un sakam, Dieva gars ienāc manī, runā, lieto, es gribu tevi pieņemt. Un viņš mums atgādina šīs lietas. Viņš atgādina, ka tavā labā Jēzus pats svētījās nāvē. Kad viņš neatstās mūsu bāreņus, kad viņš ir pie mums ikdienas, ka viņš mieru mums atstāja, savu mieru, to, ko pasauli nevar iedot. Un mūsu, es gribētu teikt, garīgā dzīvība pastāv, jeb eksistē šajos 4 vārdos. Tā saka tas kungs. Tā saka tas kungs. Mēs varam teikt, tā viņš ir teicis, bet viņa vārds ir nemainīgs. Viņš laikā nepaliek aizmugurē, viņš turpinās. Un nevelti jau vecajā derībā mēs lasām Jozuās grāmatā, kur Dievs saka, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktī. Nepamet šo vārdus, ko Dievs ir teicis. Neatstāja, bet apdomā tos dienām un naktīm. Lai tu vari turēt un darīt visu to, kas tur rakstīts. Un tad ir apsolījums. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev laimēsies. Mēs gribam, lai mūsu ceļi labi izdotos un lai mums laimētos. Mēs gribam, mēs dažādus mēģinam izdomāt lietas, piesaukt kādus spēkus, lai mums labi izdotos, lai laimētos. Dieva vārds skaidrs saka, nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm. Tā saka tas kungs, un tad tev izdosies, un tad tev laimēsies. Mēs lasām, kur Dievs apsolīja Jēkabam. Viņš saka, es esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu visur, kur tu iesi. Jo es tevi neatstāšu, līdz kamēr es izdarīšu to, ko es esmu sacījis. Un arī tev un man šis Dieva apsolījums, tā saka tas kungs, ja mēs uz to stāvam, pieder šis apsolījums. Es esmu ar tevi, es tevi pasargāšu. Es tevi neatstāšu. Tā saka tas kungs. Ābrahams glabāja savā sirdī šo pārliecību. Šo ticību, tā sacīja tas kungs. Tā saka tas kungs. Viņa dēls Īzaks turpināja šo viņa ticību. Tā saka tas kungs. Un Jēkabs šo ticību, es gribētu teikt, izcīnīja. Viņš mēģināja ar tiem līdzekļiem, kurus viņš saprata tajā brīdī, zemišķiem, netaisniem līdzekļiem, bet viņš gribēja dabūt svētību. Gribēja saņemt šo, tā saka tas kungs, lai tas man pieder, lai es varētu tajā dzīvot viņa svētībā. Un nevelti mēs lasām Ābrama, Īzaka un Jākaba Dievs. Šie 3 vārdi, kas ir turējuši vārdu, tā saka tas kungs savā dzīvē. Kā ir ar mums? Kā ir ar ticīgajiem šodien? Vai mēs dzīvojam tajā vārdā? Tajā vārdā, ko ir teicis tas kungs. Tajā vārdā, kas ir uzrakstīts Bībelē. Vai tas ir manā dzīvē pats galvenais, pats vissvarīgākais vārds? Es gribētu teikt, vai tā ir mana dzīves ceļa gaisma, kas apgaismo visus ceļus? Mēs lasām, ko psalmists saka. Viņš saka, cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāk nekā medus manām lūpām. Un tālāk viņš saka, bet tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, gaišums uz maniem ceļiem. Vai tā ir tev un man? Vai Dieva vārds ir tas, kas apgaismo mūsu ceļu, kas vada mūsu dzīvē? Šodien, kad, es gribētu teikt, visa kristīgā pasaule svin šos svētkus, vasaras svētkus. Svin šos svētkus, kad Dieva gars manifestējās, kad viņš nolaidās par ticīgiem Jeruzalemē, kad neticīgie dzirdēja, redzēja un saklausīja to visu, kas nāk no Dieva gara.
Tad, kad mēs no jauna lasām par to spēku, ar kuru viņi tika piepildīti, ka viņi varēja runāt tajās valodās, kuras viņi nebija mācījušies, viņi varēja sacīt par Dieva lielajiem darbiem, tur ir rakstīts. Viņi varēja sludināt evaņģēliju tiem, kuri nesaprata viņu valodas. Vai arī mēs sev vēlamies kaut ko iegūt no šī spēka, kaut ko iegūt sev no šī piedzīvojuma? Vai tad nē? Šodien daudz ļaudis meklē Dieva gara, es gribētu teikt, fiziskās izpausmes. To spēku, lai es tad varētu, lai tad visi redzētu, lai tad es parādītu. Un tas ir cilvēcīgi. Bet raksti to nemāca. Raksti nemāca dzenēties pēc Dieva gara spēka ārējām izpausmēm. Tā nemāca, tā nesludina Bībeli. Mēs lasām kaut ko citu. Tad, kad farizēji jautāja Jēzum, viņi teica, kad tad nāks tā Dieva valstība? Mēs zinām, ko Jēzus atbildēja. Šis Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Dieva valstība nenāk tajā ārēji redzamā, taustāmā, nomēramā veidā, tajā, ko visu var teikt, es redzēju, tur notika blīkšķis, tad tā bija Dieva valstība. Nē, mīļie, Dieva valstība citādā veidā nāk. Tad, kad mēs lasām par Eliju, kur Dievs sacīja, nāc, es ļaušu tev redzēt tā kunga godību. Es gribu izlasīt 1. ķēniņa grāmatā, es lasīšu 19. nodaļā dažus pantus, 11., 12., 13. Dievs sacīja, izej ārā, nostājies tā kunga priekšā kalnā un redzi, tas kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Vai nevar būt vēl kaut kas redzamāks? Vētra, klintis drūp, kalni līgojās. Bet tur ir rakstīts, bet šī vētrā nebija tas kungs. Un pēc vētras nāca zemestrīce, kur zeme drebēja. Mēs šodien lasām par tām katastrofām, kas pasaulē notiek, kur mājas sabrūk, kur vēl kaut kas. Un tālāk mēs lasām, bet tajā zemestrīcē nebija tas kungs. Un tad nāca uguns, un arī tur nebija tas kungs. Un pēc uguns nāca lēna balss. Tur bija tas kungs. Viņš nāca ar klusu, ar maigu, garu, ko mēs katrs varam saņemt un spējam saņemt, ja mēs atveram savus sirdis un sakam, Dieva gars ienāc manī. Ja mēs gaidām, Dievs ienāc manī, lai es te justu kaut kādas enerģijas pieplūdumus, lai man tur skudriņas skrien, lai es tur izstiepi roku un svecīt nodziest. Mīļie, tas nav tas, uz ko Dievs mūs aicina. Uz to neaicina Dieva vārds. Dieva vārds saka, atver savu sirdi. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Apostols Pāvils raksta vēstulē romiešiem, viņš saka, ne tas ir jūts, kas ārīgi ir tāds, bet cilvēki tiecās uz to ārīgo, jo tas jau ir tas redzamais. Ar to var sevi apliecināt, citiem parādīt. Pāvils saka, īstais jūts ir tas, kuram ir iekšējā sirds apgreizīšana garā un nevis burtā, ne tai ārējā, ne tai sataustāmā un dzirdamā, sirdī un nevis miesā. Interesanti, ka Pāvils runā un raksta par runāšanu mēlēs, kas šodien ir diezgan populāri dažādas aprindās. Viņš saka, ka runāšana mēlēs nav zīme ticīgajiem. Tas nenozīmē, ka tev ejot baznīcā vajag runāt mēlēs. Viņš saka, tā ir zīme neticīgajiem. Tad, kad tu atrodies neticīgo vidū, Dievs tev var iedot to valodu, lai tu varētu sludināt evaņģēliju. Lai tu vari sludināt tajā valodā, kuru tu vēl neproti vai neesi apguvis, lai tu vari pateikt par Dieva darbiem. Dievs to tev var iedot. Ne to, ka tu kaut kādas skaņas kaut kur mēģini izpaust vai palaist ticīgo vidū, pārtraucot citus dažkārt. Zīmes un brīnumi nav ticīgiem, bet neticīgajiem, jo ticīgais dzīvo ticībā, ne zīmēs un brīnumos. Un ja tu šodien vai es dzīvojam zīmēs un brīnumos, skrienam pakaļ, tur apustuls, tur pravietis, tur zīmes, tur brīnumi, mīļais, tad tavas ticības diemžēl nav. Apostols Pāvils saka skaidri, viņš saka ļoti konkrētus vārdus, mēs lasām 1. vēstuli Korintiešiem 14. nodaļa 19. pants, viņš saka, draudzē, es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus sacīt. Nevis
10 000 vārdus mēlēs. Un, mīļie, tā ir sludināšana, ko mums saka Dieva vārds, uz ko mūs aicina, mudina un skubina Dieva vārds. Pretēji cilvēciskajam. Un ja mēs šodien vēlamies sev kaut ko iegūt no šī vasaras svētku piedzīvojuma, tad tas nav neskaidra izruna vai kaut kādas skaņas, kuras mēs izdvešam. Mums nav jātiecās pēc šīm ārēji redzamām izpausmēm. Šodien mums nav sevi jāizrāda neticīga pūļa priekšā, kāds es esmu svēts un kristīgs. Šodien mums ir iespējams saņemt svētā gara piepildījumu un dzīvot viņā un palikt viņā, neriskējot ar savu fizisko dzīvību, atšķirībā no 1. gadsimta, kas bija mācekļiem nepieciešams. Jo pēc šīm ārējām izpausmēm viņiem nācās par to maksāt ar savu dzīvību. Šodien mums tas vairs nav nepieciešams. Šodien mēs varam tikt piepildīti, un Dieva gars mūs mudina būt piepildītiem ar Dievu svēto garu. Jā, Jēzus sacīja, tad, kad viņš nāca pie mācekļiem, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un tad mēs lasām tālāk šos vārdus, un to sacīs viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, ņemiet. Jums tiek dots svētais gars šodien. Kristus ir šeit un dod savu svēto garu, atver savu sirdi un ļauj, lai viņš ienāk tevi. Tikai ir kāda lieta, lai mēs varētu ļaut svētajam garam ienākt mūsos. Un man patīk, kad apostols Pāvils šo rakstu vēstulē romiešiem, viņš saka, es jums lieku pie sirds, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tas gan mums nepatīk. Dievs, pagaidi, tu mums dod spēku, kā tu gribi mani par upuri? Dieva vārds saka, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Jo to domā šī pasaule. Vairāk man un mazāk no manis. Dieva vārds mūs aicina uz kaut ko citu. Dieva vārds saka, pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Un ja mēs ļausim šodien mūsu sirdīs ienākt, iemājot Dievu trīsvienības 3. personai, Dievu svētajam garam, mēs lasām, Dieva vārds saka, kad viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Viņš man liks saprast, ka es esmu grēcinieks Dievu priekšā, ka man nav žēlstības bez Kristus upura, un vienīgā žēlstība ir tajā, ka viņš mira pie krusta, lai samaksātu par maniem grēkiem. Tas ir tas, par ko mani pārliecina Dieva svētais gars. Ne tas, ka viņš man dod kaut kādus brīnumus, bet tas, ka viņš man vienīgais brīnums, ka viņš no manis grēcīga cilvēka mani pārvērš par svētu, Dievam pieņemam cilvēku. Tas ir neaprakstams brīnums, kas nav iespējams nekur citur. Un tad, kad es izdaru skaidru savas dzīves izvēli, tad Dieva vārds manā dzīvē nostājās pāri visiem citiem vārdiem. Tas ir galvenais vārds. Tas ir svarīgākais vārds. Tā saka tas kungs. Tas ir tas, kas man stāv priekšā jebkam, likumiem, cilvēku normām, pateiktajam, attiecībām, jebkam. Tā saka tas kungs. Tas ir tas augstākais likums. Dieva vārds pāri visiem citiem, pāri visām izvēlēm, pāri šīs pasaules kārdinājumiem. Galvenajā vietā tā saka tas kungs. Un tad, ja es šādā veidā sevi atdodu viņam, es piedzīvošu šo dievišķo simbiozi, ja tā to var sacīt. Viņš manī un es viņā. Šodien, kad mēs svinām vasaras svētkus, atļauj viņa garam piepildīt tavu sirdi. Viņš nenāks ar spēku, viņš nelauzīsies iekšā. Viņš saka, redz, es stāvu pie tavas sirds durvīm un klaudzinu. Ja tu atver, es nākšu pie tevis. Ļauj viņa mīlestībai tevi apņemt, piepildīt, sasildīt, pārliecināt, vadīt, dziedināt, svētīt. Ļauj viņam to darīt, jo viņš to grib. Mēs zinām šo terminu kristīts svētajā garā. Nogrimis, Kristu iegrimis, apņemts iekš un ārpusē ir Kristus, nekas cits. Un šodien izdar šo izvēli. Izvēlies, lai uz tavas dzīves ceļa rādītāji būtu skaidri nospraust tikai viens virziens. Tā saka tas kungs.
Amen.